Ilzes pirmsorganizēšanas aktivitātes, bet tagad pieslēgušies tikai šajā kulminācijā, tad ir ļoti daudz lietas, kuras ielpa.lv mājaslapā var redzēt, kuras notikušas līdz šim. Dažādi eksperimenti, pierādījumi, blogi, Twitteri, un tas viss arī bija ļoti zaļi. Liels paldies par tām aktivitātēm. Un no otras puses, skatoties uz organizāciju JCI, liekas, kāds viņiem sakars ar zaļām lietām? Viņi ir jaunie topošie, valstu vadītāji, firmu vadītāji, līderi, vienvārds sakot. Varbūt, kad jūs, Liega Buračevska, varat mums izskaidrot, kāpēc jūs pēkšņi kļuvāt tik zaļi, ka liekas zaļākie Latvijā. Vismaz šajā dienā noteikti. Liega, jūs esat šīs te organizācijas Latvijas nodaļas prezidente. Lūdzu. Jā, es esmu JCI Latvija prezidenta. Un, ja atļausiet, es varbūt pieturēšos, lai no zaļajām man patīk šī zālīte, un es jūtos kā pavasarī, kaut gan patiesībā ir rudens. Labrīt! Man ir liels prieks jūs redzēt šeit šajā konferencē, un tas, protams, nav bez iemesla, jo jūsu klātbūtne šeit liecina par to, ka jums rūp ne tikai sava nākotne, bet ka jums rūp arī savas valsts, savas vides un apkārtējās sabiedrības nākotne. Mani sauc, kā jau Vansis teica, mani sauc Liega Buračevska. Esmu šī gada JCI Latvija nacionālā prezidenta. Un es gribētu pateikt paldies konferences organizatoriem par to, ka ideja rīkot sociālo kampaņu un šo konferenci nepalika tikai viņu prātos un kā sapnis, bet ka tā ir realizējusies. Paldies Anetei un viņas komandai. Sociālā kampaņa un šī konference ir pirmais šāda veida projekts JCI Latvija dzīvē. Un mēs droši varam apgalvot arī, ka konference, kas tiek translēta internetā, ir pirmā šāda veida zaļā un ekoloģiskā dzīvesveida un atbildīgas uzņēmējdarbības konferences Latvijā. Kāds JCI Latvija ar to sakars? JCI misija ir veidot un palīdzēt veidoties globālajai sabiedrībai, piedāvājot jauniem cilvēkiem iespējas attīstīt sevi, pilnveidot savas līderu spējas, savu sociālo ieinteresētību un atbildību, tādā veidā radot pozitīvas pārmaiņas sabiedrībā. Un es esmu pārliecināta, ka šī konference būs vērtīga jums, tiem, kas ir klātesoši, un tiem, kas ir klātesoši internetā. Un es gribētu novēlēt, lai jums šī konference ir pilna ar jaunām zināšanām, jaunām atklāsmēm, un lai jums iegūtās zināšanas palīdz tālāk dzīvē realizēt tās lietas, kas palīdzēs mūsu sabiedrībai un videi kļūt tīrākai, labākai un nodrošinās skaistāku nākotni arī mūsu pēcnācējiem. Paldies un lai jums izdevsies konference. Paldies. Paldies. Es tātad atgādinu vēlreiz spēles nosacījums tiem, kuri mums pievienojas kādā no interneta tīkliem. Jūs droši varat uzdot savus jautājumus, tad, kad šeit esošie cilvēki dosies pusdienu pauzē, mēs mēģināsim uz pilnīgi visiem neatbildētiem interneta jautājumiem arī atbildēt. Noliksim šeit kādu kaudzīti ar ekspertiem un uzrunāsim visu, kas ir uzrunājams, vai izrunāsim visu, kas ir kaut cik zaļš. Jūs varat rakstīt arī savus priekšlikumus un piedāvājumus ielpas mājaslapā, tātad Delfī TV sadaļā un arī esmāja.lv. Starp citu arī no zāles, ja kāds nevēlas teikt kaut ko skaļi, drīkst uzrakstīt mums e-vēstulīti vai kaut kā tā. Agrāk to rakstīju uz papīriem, bet, ziniet, tad jācērp koki, lai dabūtu to papīrus, kā uzrakstīt. Man liekas, foršāk uz klaviatūras sanāk zaļāk. Tagad ķeramies klāt visam, ko mēs esam apņēmušies šodien izdarīt, un, godīgi sakot, ir ļoti daudz. Nezinu, vai viss sajies mūsu ļoti zaļi domājušajās galvās. So, Gloria, please take the floor now.